Tā kā mēs esam saprātīgas būtnes, mums ir iespēja izdarīt izvēli. Izvēli, kur nonāks mūsu izlietotais papīrs. Ja mēs to izmetīsim šai konteinerā, papīra ceļš visdrīzāk beigsies. Bet, ja mēs izmetīsim papīru šai konteinerā, tad papīra ceļš tikai sāksies. Pamēģināsim tam izsekot. Konteineri nonāk šeit. Šeit tie tiek šķiroti atkārtot. Tā, ko jūs redzat, ir šķirošanas līnija. Šeit atkritumi atkal tiks sašķiroti atsevišķi kartons, papīrs, plastmasas maisiņi un polietilēns, kā arī plastmasas pudeles. Izrādās, ka atkritumus mēs šķirojam nepietiekami vērīgi, tāpēc šeit tie tiek šķiroti atkārtot. Papīra atkritumi sašķirot milzīgās ķīpās. Tālāk šīs ķīpas tiks transportētas otrreizējai pārstrādei. Šī te ir mūsu sašķirotā makulatūra. Tūlīt šī te ķīpa nonāks fabrikā. Tur viņi vispirms sasmalcinās, pēc tam atšķaidīs ar ūdeni, izveidos papīra masu un pēc tam atlies jaunu papīru. Un tagad dosimies iekšā fabrikā un sekosim papīram. Šeit makulatūra tiek izšķiedrota ūdenī. Pa šīm caurulēm masa nonāk dzirnavās, kur tā tiek sagatavota līdz vajadzīgajai konsistencei, lai nonāktu papīra atliešanas mašīnā. Šeit daudzkārt atšķaidītā papīra masa nonāk uz slīdošās lentas un notiek brīnums, pārvēršas papīrā. Papīra ceļš patiesībā ir ļoti garš. Šai te mašīnā papīrs tiek atūdeņots, presēts, piedodot tam vajadzīgo biezumu, izžāvēts un visbeidzot satīts milzīgos ruļļos. Lūk, beidzies ceļš no makulatūras līdz gatavam papīram. Tagad šai papīrā varēs ietīt dažādus produktus, pagatavot cērkociņu kastītes vai, piemēram, tapetes. Papīra ceļš
turpinās. Lūk, vēl viena iespēja, kā izmantot makulatūru. Šeit tiek ražota ekovate māju siltināšanai. Šeit no samaltās makulatūras tiek atdalīti putekļi, lai iegūtu šķiedru. Šeit gatavai šķiedrai tiek pievienota skābe, lai pasargātu gala produktu no degšanas. Lūk, 10 minūšu laikā jūsu makulatūra ir pārvērtusies ekovatē. Ar to iespējams siltināt dzīvokļus, mājas un pat bišu stropus. Ir vērts šķirot. Lūk, vēl viens apliecinājums papīra bezgalīgajam ceļojumam – olu iepakojuma ražotne. Arī šeit no savāktās makulatūras tiek ražota papīra masa, kas vēlāk pārtop olu iepakojumos. Lai ražotu šīs olu kastes, nav jānocērt neviens koks. Vai tas nav forši? Tikko jūs redzējāt, cik daudz noderīgas lietas mēs varam saražot otrreizēji pārstrādājot papīru. Bet varbūt ir vēl kaut kas daudz svarīgāks. Šķirojot atkritumus, mums ir iespēja saglabāt dzīvību šim te kokam.